Sveiki, mans vārds ir Noams, un es esmu ebreju rabīns no Izraēla. Ebrejs ir no Jūdas ciltis, kas ir viena no Izraēla tautas ciltīm. Apskatīsim 7 universālos likumus, Noha likumus. Šie 7 likumi nāk no Toras, bet tie nav minēti rakstītajā Torā, tie tur ir tikai mājienos. Interpretāciju. Šiem likumiem var atrast mutiskajā Torā. Mutiskā Tora ir nodota no paudzes uz paudzi, kopš pravieša Mūzus miers ar viņu, kurš saņēma Toru no Dieva Sinaja kalnā. Sinajā Mūzus saņēma rakstīto Toru un mutisko Toru. Mutiskā Tora skaidro rakstīto Toru, un tā arī izskaidro 7 pavēles visiem cilvēkiem, kuras sauc arī par Noha likumiem. Noha bija cilvēks, kurš izdzīvoja plūdos. Bija laiks, kad Dievs dusmoja uz cilvēkiem un pārklāja pasauli ar ūdeņiem, nogalinot visu, kas bija dzīvs uz zemes. Tikai Noa un viņa ģimene, kā arī dzīvnieki, tas tika ievesti savvaļā vai Noāsa šķirstā, nenomira. Noa būvēja dabu, šo kuģi, saskaņā ar norādījumiem, ko viņš saņēma no Dieva. Visi cilvēki smējās par Noa tikai tāpēc, ka viņš uzbūvēja dabu, lielo kuģi. Noha viņiem teica, ka būs liels lietus, plūdi, kas noslaucīs visu pasauli. Visi šis stāsts ir minēts Torā. Lielākā daļa cilvēku pasaulē pazīst šo stāstu, bet daudzi cilvēki nezina, ka pēc tam, kad plūdi beidzās un lietus beidzās, Noha iznāca kopā ar visu savu ģimeni un dzīvniekiem, kas bija laivā, un Noha saņēma 7 likumus no Dieva, 7 likumus visai pasaulē. Vai arī tāpēc, ka visi, kas šodien ir pasaulē, patiesībā nāk no Noha, turpinot cilvēku eksistenci pasaulē. Šos likumus sauc par 7 Noas bērnu likumiem, un tie pieder visai pasaulē, nevis tikai Izraēla bērniem, ebrejiem. Izraēla bērniem, ebrejiem, ir 613 likumi, pavēles, kas mūsu ebrejus saistā. Bet visiem pasaules cilvēkiem ir jāievēro Noha 7 likumi, kurus viņš saņēma pēc iznākšanas no laivas. Kā jau teicu, šie likumi nav izskaidroti rakstītajā Torā. Tie tiek skaidroti mutiskajā Torā, kas tiek runāta. Šodien mēs paskaidrosim šos svarīgos 7 likumus, kurus visiem mums ir jāievēro. Vienkārši klausieties un pieņemiet tos, nevis tāpēc, ka tiem ir daudz loģikas. Pieņemiet tos uz sevi, jo Tora mums liek to darīt. Visa Tora nāk no Dieva. Dievs mūs vada, ko darīt un ko nedarīt. Torā ir Dieva vārdi. Tora mums skaidro, ko darīt. Kā jau teicu, ir mutiskā Tora, kas tiek runāta, un mums ir jāpieņem šie likumi uz sevi. Tāpēc, ka tie nāk no Toras un patiesībā nāk no Dieva. Šos likumus saņēma Noha. Es gribu izskaidrot. Noha 7 likumus un to, kā tie nes mieru pasaulē, kā tie uzlabo attiecības starp valstīm un tautām pasaulē, kā arī attiecības iekšējo tautu starpā. Un tā ir atbilde, ko Tora sniedz globālā miera jautājumā, ja mēs vēlamies, lai būtu tāds miers. Globāls miers var notikt tikai tad, ja mēs klausāmies Dieva vārdos. Dieva vārdi ir rakstīti Torā. Un šie 7 likumi ir likumi, kurus katrai tautai un valstī ir jāievēro un jāpieņem uz sevi. Valsts, kas seko šiem likumiem, būs spēcīga valsts, un tā ir Dieva solījums. Tādā valstī būs īsts miers. Tāda valsts saņems visas svētības no Dieva. Un kad mēs nonāksim pie atbrīvošanas laika, saskaņā ar to, ko visi pravieši saka, šī paudze ir pēdējā paudze. Pēdējā paudze izsūtījumam, un pirmā paudze atbrīvošanai. Ik viens, kurš pieņem šos 7 likumus, jo tie nāk no Toras un nāk no Dieva, Dievs tos ir devis visai pasaulē, ne tikai vienai tautai. Un šis ir rakstīts Torā. Ik vienam, kurš ievēro šos likumus, būs daļa atbrīvošanā, pilnīgajā atbrīvošanā. Atbrīvošana nāks ļoti, ļoti drīz. Šodien es gribu nedaudz izskaidrot par šiem 7 likumiem. Ar lielā Dieva palīdzību. Pirmais likums. Nav atļauts strādāt pie elkiem. Mēs ticam tikai vienam Dievam. Viņš ir viens un nav neviena cita.
Bet ko tas patiesībā nozīmē? Mums nav atļauts zīmēt Dievu, skaidrot viņu jebkādā veidā. Dievam nav formas, viņam nav ķermeņa. Dievs ir kaut kas, ko cilvēki nespēj saprast viņa lielumu. Ja kāds pielūdz statuju, vai ja ir kāds, kas tic, ka ir cilvēks, kurš ir Dievs, tas ir aizliegts. Šodien ir cilvēki, kas tic naudas spēkam, pašu spēkam, un arī naudas un varas čase ir pret Dievu. Ir cilvēki, kas dzenas pēc savām kaislībām ēšanas, dzeršanas, izpriecām, goda un vēl daudzām citām lietām. Mūsu ticība ir tāda, ka ir viens Dievs, un mēs esam viņa kalpi, nevis kaut kā cita. Mēs varam ticēt Dievam, bet patiesībā nezinām, ko viņš domā vai zina. Un ir jābūt vienkāršiem ar Dievu, jo mēs esam ierobežoti savā izpratnē par viņu. Mēs varam skatīties uz pasauli un redzēt visas brīnišķīgās lietas, ko Dievs ir radījis un dara. Bet īsti nesaprotu. Dievs bija pirms visa, kas tika radīts, un būs arī pēc tam. Dievs būs mūžīgi. Mēs saprotam, ka Dievs nodrošina pasauli, dod dzīvību visai pasaulē. Dievs uzrauga visu pasauli, bet mēs, cilvēki, nevaram īsti saprast Dievu. Tora mums māca, kā ievērot pasaules likumus. Tora arī brīdina mūs, lai nestrādātu pie elkiem, lai neveidotu attēlus un lai nepielūgtu neko citu, kā tikai Dievu. Tātad tas bija pirmais Noha likums, un ik viens, kurš to ievēro, saņems svētību. Otrais Nohas likums. Nav atļauts nolādēt Dievu un viņa vārdu. Tas ir svētuma apgānīšana. Mums tikai jāslavē Dievs. Bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē nolādēt? Ir vienkāršs veids, ko katrs cilvēks saprot, ka nav atļauts nolādēt. Bet dažreiz mūsu dzīvē mēs meklējam kādu, ko vainot par lietām, kas notiek mūsu dzīvē. Mēs esam dusmīgi par lietām, kas notikušas ar mums. Mums jāsaprot, ka viss, ko Dievs dara, ir labs. Mums ir jāstiprina mūsu ticība, ka viss, kas notiek pasaulē, ir iemesls un sekas. Šī ticība ir būtiska, jo tā palīdz mums saprast, ka katrai darbībai ir savas sekas. Un tas, ko mēs darām šodien, ietekmē mūsu nākotni. Piemēram, ja mēs rūpējamies par vidi, mēs varam sagaidīt pozitīvas pārmaiņas klimata jomā. Savukārt, ja mēs ignorējam dabas aizsardzību, sekas var būt postošas. Kā teica slavenais filozofs, mūsu rīcība ir mūsu nākotnes sēkla. Tādēļ ir svarīgi apzināties, ka mūsu ticība un rīcība ir cieši saistītas ar pasaules notikumiem un to attīstību. Un ka Dievs vada pasauli ar žēlsirdību, lai galu galā mēs visi būtu atjaunoti un labi. Vēl viens punkts par otro likumu. Mums nav atļauts nolādēt cilvēkus. Dieva vārdā. Mums nav atļauts izmantot viņa vārdu šādā veidā. Trešais likums. Ir tāds, ka slepkavība ir aizliegta un citu dzīvība ir jāciena. Pat ja viņš ir no citas valsts vai citas cilts, mēs redzam, ka ir cilvēki, kas slepkavo, un tas ir ļoti slikti Dieva acīs. Tora mums pavēl neatņemt dzīvību citam cilvēkam, jo tas ir viens no svarīgākajiem morāles principiem. Šis likums ir rakstīts Izraēla tautai Sinaitā, un tas ir būtisks, lai saglabātu sabiedrības kārtību un mieru. Galvenais ir ievērot likumu, nevis tāpēc, ka man tas šķiet pareizi, bet gan tāpēc, ka tas ir universāls morāles princips. Likums, kas rakstīts Toras grāmatā. Nav par karu, kad kāds nāk, lai tevi nogalinātu, un tu viņu nogalini, vai ja tu aizsargā sevi, vai citus cilvēkus, piemēram, ja notiek teroristu uzbrukums. Nav atļauts nogalināt nevienu cilvēku. Ja kāds dara kaut ko nepareizi, ņem viņu uz tiesu, tiesa ar to tiks galā. Neizlem, ka tu esi tiesnesis. Un neņem citu dzīvību. Pat ņemt savu dzīvību un izdarīt pašnāvību ir aizliegts. Nevienam cilvēkam nav tiesību ņemt cita dzīvību, pat ne savu. Nepiespiediet citiem un nepiespiediet sevi. Ceturtais likums ir par aizliegtām attiecībām. Katram cilvēkam jācieņo laulību. Sieviete ir vīra un vīrs ir sievas. Laulība ir svēta lieta. Nav atļauts veikt seksuālas attiecības ārpus laulības. Nav atļauts seksuālas attiecības starp vīrieti un vīrieti, vai starp sievieti un sievieti. Nav atļauts veikt seksuālas attiecības ģimenē,
ne ar brāli, ne ar māsu, ne ar māti, ne ar tēvu, ne ar dēlu, ne ar meitu. Nav atļauts veikt seksuālas attiecības ar precētu sievieti vai precētu vīrieti. Nav atļauts veikt seksuālas attiecības ar dzīvniekiem. Visi šie ir lietas, ko Tora nepieļauj. Mums jācieņo Tora. Tora skaidro, ka pareizai attiecību sistēmai starp vīrieti un sievieti jābūt laulātām. Tā ir pareizā sistēma. Jūs paši varat redzēt, ka tautas un valstis, kas neievēro šos likumus, zaudē visas svētības, kas tām ir. Viņiem ir kari un daudz problēmu. Un šīs problēmas rodas, jo netiek ievēroti šie likumi. Ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, cik šis likums ir pamatīgs. Tā ir ceļš, kādam jābūt. Dieva ceļš. 5. Noas likums. Nedrīkst zakt un jācieņo katra cilvēka īpašums. Ja kaut kas pieder mums, mēs varam to dot kādam citam. Mēs varam to pārdot un darīt ar to, ko gribam, jo tas pieder mums. Mēs nevaram paņemt kaut ko no kāda, bez viņa atļaujas. Tāda lieta sauc par zādzību. Tora mums pavēl nezak. Šim likumam ir daudz jēgas mums kā cilvēkiem. Šis likums arī parādās filmā par 10 baušļiem. Bet mēs ievērojam šo likumu, jo tas ir likums, ko Dievs mums devis. Tora un mums nav atļauts ņemt lietas, kas nepieder mums. Tas var būt pat kaut kas ļoti, ļoti mazs, ko mēs domājam, ka tam nav nekādas nozīmes, kaut kas, ko kāds pat ilgu laiku nav lietojis, un mēs varam teikt, ka noteikti. Arī piekritīs, ka varam to izmantot. Pat ja tas ir zīmulis. Mums jābūt jūtīgiem pret citu īpašumu. Jālūdz atļauj izmantot viņu lietas. Un nedrīkst zakt neko no neviena. 6. likums ir cienīt visus radījumus, ko Dievs ir radījis. Nav atļauts ēst dzīvnieku, neiznīcinot to. Ko tas nozīmē? Mums nav atļauts ēst dzīvnieku, kamēr tas ir dzīvs. Aizliegts plūkt dzīvnieka mirstīgās atliekas un ēst tās no ķermeņa. Dievs mums atļāva nogalināt dzīvnieku un to apēst. Dievs mums atļāva pēc plūdiem ēst dzīvniekus. Pirms plūdiem, pirms lielā lietus, cilvēkiem nebija atļauts ēst dzīvniekus. Un visi bija veģetārieši. Saskaņā ar Toru ir veids, kā nogalināt dzīvnieku. Pirms tā ēšanas, ja tu esi no Izraēla tautas, tev ir jāiet pa šo ceļu. Bet, ja tu neesi no Izraēla tautas, tev ir tikai jānogalina dzīvnieks, pirms tu to ēd. Papildus tam, tev nav atļauts vārīt dzīvnieku, ja tas vēl ir dzīvs. Ja tā nav pilnībā mirusi pirms vārīšanas, tev nav atļauts būt nežēlīgam un ēst to. 7. likums. Noteikumu sistēma. Katram tautai, valstī vai ciltī ir jābūt likumu sistēmai. Dievs saka, ka katrai tautai jāizveido likuma sistēma, pēc kuras tā dzīvos. Bez skaidriem likumiem pasaulē būs daudz noziegumu, būs daudz karu, būs daudz ciešanu, daudz skumju pasaulē. Un katrs darīs to, ko viņš grib. Katram valstī ir jābūt likuma sistēmai. Likuma sistēmai jābūt labai, taisnīgai un jāaizsargā cilvēki. Un cilvēkiem būs jāievēro likums. Tas ir vēl viens likums no 7 Noha likumiem, kurus mums jāievēro. Ja mēs gribam, lai pasaulē valdītu īsts miers, mums jāieklausās, ko Dievs mums saka. Dievs saka, ka mums jāizturas labi viens pret otru kā sabiedrībai. Tas ir viens no vispamatiem, ko mums jāievēro. Katram no mums jāatceras, ka Dievs mūs mīl. Un tāpēc devis mums likumus, kā būt labiem cilvēkiem pasaulē, ko viņš radījis. Mums jāatceras. Kad mēs ievērojam šos likumus, mēs to nedarām, jo tas mums šķiet loģiski. Mēs to darām, jo tā Dievs vēlas, un mēs pildām Dieva gribu. Dievs mums par to saka, stāsta un pavēl. Dievs mums to saka, Torā. Tātad šie ir Noaha likumi. Katram cilvēkam pasaulē ir jāievēro šie likumi. Saskaņā ar Toru.
Šie ir likumi, ko Noahs saņēma no Dieva pēc tam, kad viņš iznāca no lielās laivas, kas ebreju valodā saucas tīva, Noaha tīva, tur Noahs izglāba visu savu ģimeni un tādējādi turpināja cilvēces sugu, lielais lietus plūdi. Nogalināja visu, kas iepriekš bija dzīvs uz zemes, tikai Noahs. Viņa ģimene un dzīvnieki, kas bija kopā ar viņu, izdzīvoja. 7 likumi, kurus visa cilvēce ir jāievēro. Noahs saņēma no Dieva, un katram vīram un sievai pasaulē ir jāievēro tie, neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk. Vai jūs gribat īsta miera pasaulē? Vai jūs gribat īstu mieru starp sevi un saviem draugiem? Patiesa miers ar kaimiņiem, ar citu valsti. Sāciet ievērot šos likumus. Dievs grib tikai labu visiem mums. Liels paldies un uz redzēšanos!